Bāriņtiesu terors. Jā, tieši ar šiem vārdiem mēs sākam šo video ciklu. Iestāde, kurai vajadzētu aizstāvēt bērnus. Iestāde, kurai vajadzētu stāvēt bērnu tiesību sardzē. Iestāde, kuras pienākums ir likt bērna labākās intereses pāri visam. Taču praksē mēs redzam ko citu. Mēs redzam lēmumus, kuru sekas bērniem kļūst par traumām. Mēs redzam bērnus, kuri tiek izrauti no drošas vides. Mēs redzam ģimenes, kuras tiek salauztas ar administratīvo parakstu. Un šis ir tikai viens no simtiem gadījumu. Labdien! Es gribu pastāstīt, kā man atņēma mazbērnu pēc tam, kad es viņu sāku audzināt. 23. gadā pie maniem atveda 3 mazbērnus. Māte no viņiem bijusi atteikusies un nodevusi cēsu bāriņtiesu. Bērnus man atdeva uz laiku. Man nepaskaidroja, uz cik ilgu laiku, kāpēc, kāds ir plāns. Vienkārši atveda un izbrauca. Es sāku viņus audzināt. Bērni sāka saukt māju pa savējo. 24. gadā es nokārtoju visus papīrus un kļuvu pa aizbildni 3 mazbērniem. Bāriņtiesai mūsu apstākļi uz to brīdi viss apmierināja. Līdz brīdim, kamēr es atteicos atdot vienu no bērniem. Sākas spiediens no bāriņtiesām un jātiekas bērniem ar māti. Mazākais bija emocionāli nestabils. Es atteicos no tikšanās viņam ar māti, jo es redzēju, ja bērns sāks tikties ar māti un pēc tam atkal tiks atrauts no viņas, viņam būs psiholoģiska trauma. Pēc šī brīža mainījies viss. Pēkšņi sāka braukt gandrīz katru mēnesi. Pēkšņi apstākļi vairs nederēja. Pēkšņi es kļuvu pa slikto aizbildni. 23. gadā, kad bērnus man atveda bez paskaidrojuma, tad viss derēja. 25. gadā martā bērnu dārza notika negadījums. Bērns aizies ar frikadēli. Pēc tam viņam rādas problēmas un paniskas bailes no ēšanas. Mēs braucam pie ārstiem, mēs ārstējamies, mēs lēnām tikam visam pāri. Bet tas tika viss pagriezts pret mani. Tad es ielaidu bērnu māti, savu meitu, savā mājā. Cerība uz mierīgu sarunu. Viņa atbrauca ar alkoholu. Otrā dienā viņa kļuva agresīva, iesita vecākai meitai pa seju, un pēc tam šī visu sākas. 25. gadā, 6. maijā, bija bāriņtiesa. Mēs runājam 3 stundas. Pēc tam man paziņoja, ka es esmu atcelta no aizbildniecības Tomasam. Lēmums stājas spēka uzreiz. Bērnam tika pateikts, ka viņu ved uz pāris dienām ciemos. Viņam sameloja. Es prasīju, pasakiet bērnam taisnību. Viņi to nedarīja. Viņi aizveda. Pēc tam saziņa bija ierobežota ar bērnu. Tikšanas rētas, un bērns man stāstīja lietas, kas mani biedēja. Ka viņam jāpelnā ēdiens, ka viņu sīt, ka viņš grib mājā. Man ir ieraksts, kur es viņam jautāju. Vai tu gribi pie babas atpakaļ dzīvot? Jā, Gribi, jā? jā. Es palikšu no marta sākuma līdz janvāru beigām. Kur? Tavās mājās. Kāpēc bērna viedoklis neņemts vērā? Kāpēc bērns tiek mētāts no mājām uz auģu ģimeni, no auģu ģimenes uz krīzes centru, no krīzes centra uz slimnīcu, no turienes atkal cita ģimene? Kāpēc netiek ņemts vērā ārstu un psihologa vērtējums? Rezultātā bērns ir traumēts. Parādījās agresija, psihiska trauma. Un es jautāju, kāpēc? Kāpēc iestāde, kurai jāizsarga bērnu, rada viņam vēl lielāku traumu? Ja kāds zina, kur man vērsties tālāk, lai apturētu šo visu likumīgi,
Lūdzu, uzrakstiet. Paldies, ka noklausījāties. Tomas ir tikai viens no daudziem bērniem, kuru dzīvē institucionālie lēmumi radīja ciešanas. Lēmumi, kurus apstiprināja arī administratīvā tiesa. Rezultātā puisēns nonāca auģu ģimenē, kur viņš piedzīvoja vardarbību. Un, lai viņu no turienes izņemtu, bija nepieciešama policijas iejaukšanās. Kā tas ir iespējams? Kā iespējams, ka sistēma, kurai jāsargā, kļūst par avotu ciešanām? Kā iespējams, ka bērna labākās intereses paliek tikai deklarācija uz papīra? Jo bērni nav statistika, bērni nav procedūra un bērni nav eksperiments. Bērni ir mūsu nākotne.